Labdien, mīļie draugi! Ja jūs atceraties iepriekšējo koksnes gadsimta sēriju, kurā mēs iesākām diskusiju par puspatiesībām publiskajā polēmikā, tad jūs atgriežaties punktā, kurā mēs turpinām to par mežsaimniecības medaļas otro pusi koksnes pārstrādi. Ja jūs neesat redzējuši šo raidījumu, noteikti noskatieties, jo šis ir turpinājums tam, ko mēs sākām pirms zināma laika. Un mums studijā joprojām, kā iepriekš, ir Kristīna Rapa, Latvijas meža nozares arotbiedrības vadītāja. Mums ir Āris Jansons, Zemkopības ministrijas meža departamenta vadītājs. Un mums ir Uldis Biķis, Latvijas darba devēju konfederācijas viceprezidents, uzņēmuma Latvijas Finieres padomes priekšsēdētājs. Un kopumā šie trīs cilvēki pārstāv, jeb reprezentē trīs sociālā dialoga partneru puses. Un iepriekš mēs diezgan daudz izrunājām par jautājumiem, kuru izskan vai pārmetumiem attiecībā par mežsaimnieciskajām tēmām. Nu, šodien mūsu tēma ir vairāk par to, ko tad publiski tiek teikts par meža nozari kopumā, vai tās pārstrādes gala vērtību vai nevērtību Latvijas tautsaimniecībā. Un tad viens no tiem apgalvojumiem, tāds ļoti bieži dzirdēts patiesībā, starp citu no ekonomistu puses, kas liekas patiešām dīvaini, ka mēs cērtam tagad vairāk, visu laiku prasam, lai dod mums vairāk koksnes, īpaši jau no valsts varbūt mežiem. Bet meža nozares īpatsvars Latvijas iekšzemes koproduktā nemainās, saglabājas tie paši 5–6%. Būtībā tiek pārmests vai norādīta, tā kā jūsu vieta, jūs patiesībā esat ļoti margināli. Un, ja vēl grib minimizēt to ieguldījumu, tad pasaka, ka tā kokrūpniecība, kas ir vispār tikai 3,5% no IKP, kas tas vispār tāds ir. Te gan es gribētu uzsvērt, ka uzreiz varbūt, ka mēs savā diskusijā gan jau, kad nerunāsim par IKP, bet runāsim par pievienoto vērtību, jo šie termini kaut gan ir salīdzināmi, tomēr visa pievienotā vērtība ir iekļauta iekšzemes koproduktā, bet ne visi iekšzemes koprodukts ietver vai reprezentē pievienoto vērtību. 9. vieta kokrūpniecībai, ja mēs paskatāmies uz pēdējo gadu periodu no 18. līdz 22. gadam, jaunāki dati tur ir grūti vēl sarēķināmi. Jā, vidēji 3,5%. 15. vieta, starp visām nacis katalogu nozarēm, mežsaimniecībai, mežstrādai 2,2%. Un mēbeļu ražošana 0,6%. Kopā pievienotās vērtības kontekstā 6,3%. Ja tā paskatās, kam tad ir vairāk, nekustamā īpašuma darījumiem 6,4%. Wow. Vairumtirdzniecībai 6,9%. Mēs esam patēriņa tomēr sabiedrība. Un valsts pārvaldei un aizsardzībai 8,1%. Īpaši jau daudz vairāk nekām nav. Vai mēs esam margināli nozara, vai tā vispār var skatīties uz mums? Es domāju, ka vienmēr var izcelt kaut kādu konkrētu skaitli un tad domāt, vai mēģināt pazemināt, vai tieši otrādāk izcelt. Ja gribētu izcelt, es varētu teikt tā, ka mēs Latvijā neesam kompleksi skatījušies par ietekmi vienas nozars, mūsu nozars, bet, piemēram, Igaunijas meža industrija to ir darījusi. Viņi ir izmantojuši viņas partneris Ernst & Young, kā saka, kuri mēģinājuši sarēķināt, kāda ir gan tiešā, gan netiešās ar sadarbības partneriem, gan kā ierosinātāji pret citām nozarēm, ko veido šis kompleks. Tad Igauni nonākuši līdz 18%, ka tas ir no tautsaimniecības ir tieši pa godu zemes izmantošanai, mežsaimniecībā un tālākās visās vērtības ķēdēs un sadarbības partneros. 18% no Igaunijas ekonomikas sākās ar mežsaimniecību. Es domāju, ka Latvijā varbūt nav 18, jo mums, piemēram, nav ķīmiskās industrijas, kur izmanto koksni tādu, kāda ir Igaunijā, bet noteikti ir 11. Jautājums, cik lieli šie 11 ir. Tā kā ir krietni vairāk nekā varbūt tās tiešām tiek atspoguļots medijos un ekonomistu analītiķos šobrīd Latvijā, jo tādu padziļinātu pētījumu jau riktīgi nav bijis.
Tātad ne pati nozare to ir pasūtījusi, ne arī pati valsts ir mēģinājusi saprast, kāda ir tā lielā ietekme. Bet vienu gan ir diezgan viegli redzēt. Mēs kā tautsaimniecība pelnam eksportā. Un eksportu pietiekoši viegli un labi var uzskaitīt. Un tur tomēr parādās, ka tā meža nozara ir tuvu 20%. Varbūt tās nav vairāk, bet tuvu 20%, ja noņem pat tādus vieglus reeksportus, kur mēs nopērkam un pārdodam, kur tā pievienotā vērtība ir ļoti maziņa klāt, tad diezgan droši var apgalvot, ka katrs 5. eiro sākās no meža, to, ko nopelna Latvijas sabiedrība. Un tas ir daudz. Līdz ar to bremzējot vai palīdzot aktivizēt meža nozari, tā rocība kopējā tautsaimniecībā varētu būt lielāka. Vēl viena lieta, kas nav maz svarīga, tā ir nodarbinātība nozarē. Un tad ir jautājums, ja mums kopā ir vispār Latvijā nepilni 900 000 nodarbināto, ja? Un nozarē tieši nodarbināti ir 40 000. Tad ar saistītajām nozarēm, kas ir loģistikas pakalpojumi un dažādi citi pakalpojumi, kurus nozara izmanto, ir jau 70 000. Katram šim cilvēkam ir ģimene, kas arī tiek ietekmēts ar to, ka vienam no viņa ģimenes locekļiem ir stabils darbs. Tātad mēs jau varam nonākt šo visu vidēji ģimeni. Labi, diemžēl dzimstība ir zema, bet tas būtu 40 000 nodarbinātie reiz 3. Ja mēs uz tādu ļoti mazu ģimeni skatītos, ja, tas jau būtu 120 000 cilvēku, kas ir ietekmēts ar šo nozari, kas caur viņu gūst darba algu. Tiešā veidā, bet es gribētu teikt, ka netiešo arī mēs nedrīkstam ignorēt, jo ļoti daudz šie pakalpojumu sniedzēji ir ļoti specifiski tieši meža nozarei. Viņi nevar, kokvedējs nevar pēkšņi sākt vest, es nezinu, kaļķakmeni. Viņam ir, viņš ir tam paredzēts. Tā kā, un ja Ulda kumulatīvo efektu pieminēto, mēs vēl rēķinām to, kas nav pat apjausts valsts līmenī, kur varbūt kā arī vajadzētu ierosināt kopā ar ekonomikas ministriju tomēr šādu pētījumu veikt. Tad droši vien, ka tas nodarbināto skaits iespējams vēl pieaug. Viņš ir arī ļoti reģionāli neviendabīgs. Tad viens ir Rīga, ka mēs skatāmies uz ekonomisko vienību Rīgu vai Pierīgu, un otrs ir reģionālais jautājums, kas notiek Vidzemē, Latgalē vai Kurzemē. Tur tomēr šīs zemes izmantošana un lauksaimniecība, mežsaimniecība, pārtikas ražošana un kokrūpniecība, tās ir pamatlietas, ar ko nodarbojās un kur visvairāk cilvēki strādā. Vidzemē mežsaimniecība ir absolūts līderis kā nozara kopā, meža nozara ar kokrūpniecību, un tomēr tās darba vietas ir ļoti daudz, un tieši meža nozarē, kā saka, veidojās šis ekonomiskais piepildījums mājsaimniecību līmenī. Vēl jau varbūt droši vien jāpaskatās tomēr uz šo apgalvojumu otro daļu, kur tiek minēts, ka 5,6% līmenī, kas ir faktiski daudzus gadus bijis nemainīgs. Bet ekonomika jau nav stāvējusi uz vietas. Viņa ir augusi. Arī aug citas nozares. Aug citas nozares. Brīnišķīgi. Bet tad augam arī mēs. Varbūt pa lēnu. Es pieņemu, ka varbūt tās mēs kā sabiedrība gribētu, lai attīstās citas sarežģītākas, modernākas industrijas un straujāk. Un droši vien, ka viņas arī ar laiku arī attīstīsies. Jautājums atkal, kā kopā sabiedrība uzkrāja kapitālu, kā tas IKP sadalās un kur tiek izdarīts investīcijas. Mums kā meža nozarei gan jāsaka, ka mēs esam ļoti aktīvi investīcijas ziņā, un ja atkal saliek kopā mežsaimniecības investīcijas un kokrūpniecības investīcijas un salīdzināt pārējo apstrādes rūpniecību, tad mežsaimniecība plus kokrūpniecības investīcijas ir lielākas nekā visas pārējās investīcijas apstrādes rūpniecība. Pagaidām tā tas ir. Ko var darīt, kad mežsaimniecība varbūt tās un kokrūpniecība iepriekšējos 30 gadu periodā ir tomēr skrējusi, ir pietiekoši ātri, attīstījusi sev pietiekoši labi, veido kapitālu uzkrājumu un turpina investēt. Tā kā to varētu tikai priecāties un sabiedrība arī godīgi sakot novērtēt, bet mums ir daži jautājumi, kas nav sakārtoti labi, lai mēs attīstītu varbūt jaunas lietas, piemēram, šo ķīmisko pārstrādi. Mums ir nepieciešams saprātīgi un spēcīga enerģijas ražošanas nozara
ar saprātīgu cenu pret partneriem, tie, kas pērk elektrību, piemēram, lai mēs spētu attīstīt ķīmisko rūpniecību. Ja tas būtu, tad droši vien mēs spētu vēl pātrināt varbūt savu kopējo nozares devumu tautsaimniecībā, tā kā var izdarīt vēl vairāk, arī jaunas lietas darot meža nozarē. Jā, un šis ir viens no tiem faktoriem, kurš noved pie, jau pēc skaita, ja abus raidījumus sasumējam kopā, 5. tāda klasiskā polēmiskā apgalvojuma. Mūsu pievienotā vērtība, ja paskatāmies kaut ko uz 23. gadu meža nozarē, ir 2,3 miljārdi eiro. Un tad tas apgalvojums, kāds patiesībā izskan no diezgan zinošu cilvēku puses, ir tāds, ka bet redz, mēs visus tos 30 gadus esam spējuši šādu pievienoto vērtību sasniegt un panākt, patiesībā strādājot ar ļoti lielu resursu apjomu. 15 apmēram miljoniem kubikmetru mežstrādi, tad jau mēs varam, bet ja jūs kokrūpnieki būtu tomēr domājuši vairāk tiešām par šo te visu tālāko ķēdi, ja mēs būtu uzbūvējuši rūpnīcas, kuras galu galā ražo ar ļoti augstu pievienoto vērtību katrai koksnes kubika milimetra šūnai, tad mēs varētu to pašu pievienoto vērtību sen jau būtu varējuši sasniegt daudz mazāku koksnes apjomu, ar miljonus kubikmetriem. Bet to jau mēs negribam, jo es atkal, protams, ironizēju. Cienījamie skatītāji, lūdzu saprotiet, ka es šobrīd vienkārši mazliet kariķēju to toni, ar kādu ir dzirdēti šie apgalvojumi. Ka vienkārši nozares uzņēmēji ir slinki, viņi nevēlas attīstīties. Nevēlas no dēļa pāriet uz kaut ko vairāk. Viņiem labi ražo dēli, 15 miljonus kubikmetru pārstāvjiem ražojam dēli. Viņi pērk, ko tad, mēs vienkārši citiem vārdiem mēs nemākam vai pat negribam strādāt. Tāds apmēram ir naratīvs. Ja, tad droši vien atkal jāsās, no kura puse veido attīstība. Vai resursu ekonomija, izmantošana un principā tuvāk pirmapstrādes produktiem, vai no gala patērētāja veido no tirgus viedokļa. Jā, mums neapšaubām ir iespēja arvien vairāk attīstību veidot no tirgus viedokļa, bet tad ir jābūt spēcīgam pasūtītājiem. Tas, kurš vēlās, piemēram, šo koka māju vai koka produktus un pasūta. Eksperimentē, inovatīvi pieiet skatījumam uz attīstību ne tikai kā ražotājs, bet arī kā patērētājs. Vai mums šī patērētāji ir gatavi varbūt tās pirkt nākotnes redzējumus, pirkt inovācijas, tas ir labs jautājums. Tātad tur kaut kā mums sabiedrība tomēr droši vien pareizi arī dara, vērtē katru izdoto eiro un skatās to praktisko pusi. Un tos dārgos produktus, godīgi sakot, Latvijas kokrūpnieki vairāk attīsta ar citu valstu, kā saka, patērētājiem, lieliem tirgiem, kur ir gatavi veidot varbūt arī zināmā mērā šo produktu inovācijas. Tātad nav tik vienkārši nonākt, tāpēc ir labi, ka mēs esam eksportētāji, ir labi, ka mums ir izēja uz eksporta tirgiem, uz tiem patērētājiem, kuri mūs arī attīsta. Tas attīstības ātrums atkal ir jāmāk salāgot. Tur diemžēl, ir jāiet katram savs ceļš, bet kā jebkurš uzņēmējs, viņš tomēr domā, kā to peļņu vairot, kā nopelnīt vairāk, kā saražot dārgāk un pārdot dārgāk. Tā ir viņa ikdiena. Attīstības ātrums jau nav atkarīgs tikai no tā, cik kapitāls ir akumulēts un cik lielu investīciju tur veikt. Pretī ir jābūt, Kristīna, kā tu ļoti pareizi uzsver, pretī ir jābūt cilvēkam. Cilvēkam ir jābūt zināšanām. Un viennozīmīgi, ka tas otra medaļas puse ir nepārtrauktās investīcijas cilvēku zināšanās un attīstībā. Kā tu vērtē šos procesus meža nozarē kopumā? Kopumā viennozīmīgi mums arī zināšanu bāze ir ļoti laba. Protams, ik pa laikam, kā jebkurā nozarē, mainoties pasniedzēju paaudzēm, protams, varbūt kādā brīdī ir kaut kur kāds, neteiksim, ka pārāvums, bet cilvēku trūkums. Ik pa laikam viņš, protams, ir, kamēr izaug jauni speciālisti, kas atkal var ar pilnu jaudu doties druvā, ja, teiksim tā.
Bet viennozīmīgi potenciāls ir labs un liels. To, ka notiek nepārtraukta attīstība un aug gan investīcijas. Jā, un tas ir investīcijas ne tikai tātad tehnoloģijās, bet zināšanās, visas jaunās lietas, kuras ir izpētījuši zinātnieki. Jā. Protams, ka jautājums ir, starp citu, arī ļoti būtisks jautājums ir par valsts atbalstu visām šīm lietām. Jā. Gan pētniecībai, lai tālāk visi zinātnieku izpētītās lietas tiktu jau multiplicētas uz rūpniecisko ražošanu, lai to varētu jau palaist tādā reālā dzīvē, kur mēs šo naudu pēc tam tālāk varam pētīt. Jo viena lieta jau ir mazs paraudziņš, jā, un viena var būt, es nezinu, no koksnes putekļiem saprasēta glāzīte. Jā. Jautājums ir, kā to palaist rūpnieciskā ražošanā, lai tas būtu gan izdevīgi, gan arī, lai tas pircējs būtu. Jautājums arī no pircēja skatu punkta, protams, ir par cenu. Ja? Tas ir tas, ko Uldis pieminēja. Vai mēs esam gatavi maksāt vairāk par šādu te biopārstrādājamu glāzīti, ja? Nevis ņemt kaut ko no fosiliem resursiem. Tad ir jautājums arī politiķiem un likumdevējiem, vai un kā mēs šo mēģinam regulēt. Un tur tagad atkal mums ir divi jautājumi. Viena lieta ir nebirokratizēt un nedarīt sarežģītu, otra lieta ir valsts atbalsts, lai šo visu veicinātu. Kaut vai tā pati Latvijas valsts mežu loma kā tādam balansējošam koksnes resursu piegādātājam, tad, kad ir krīze valstī, vai arī varbūt skatīties uz kaut kādiem tādiem jautājumiem, ka, piemēram, Latvijas valsts meži vērtē, kas tad pērk šos te baļķus no viņiem. Ja? Vai tur pretī ir ražotājs ar rūpnīcām, ar darba vietām, vai tur ir tikai solījumi, ka tur varbūt kādreiz nākotnē būs rūpnīca, ja? Kur mēs pat neredzam zemes vienību, uz kuras šī rūpnīca jau ir sākta būvēt. Jo plika baļķa eksports, vismaz no arotbiedrības skatu punkta, tas ir pēdējais, kas mums ir vajadzīgs. Es tomēr vēlreiz domāju, ka pamatā jau jauna zināšanas var arī raksturot ar investīciju apjomu. Kokrūpniecība ir beidzamos, man liekas, 3 gados vairāk kā 1 miljardu investējusi Latvijas ekonomikā. Tie ir lieli skaitļi, un principā katrs šis miljons, kas tiek investēts nozarē, tās ir jaunas darba vietas no zināšanas viedokļa. Tad pērkot jaunas tehnoloģijas, nāk klāt zināšanas, kuras ir jāapgūst, un principā tā izglītība nozarē aug kopā, un zināšanas apjoms aug kopā caur šīm investīcijām, caur jauninājumus, ko mēs darām. Un to apliecina pirmkārt jau tie kopīgi investīcija apjomi, un arī miedarbība citām nozarēm. Mēs tiekam atzīti gan no IT nozares, kā varētu teikt, ar apbalvojumu platīnu pelēm, un no citām nozarēm. Tad mēs tiekam pamanīti, ar mums strādā, un mums veido kopprojekts gan digitalizācijas jautājumos, gan mašīnu būvē. Tad mēs esam lieli pasūtītāji ne tikai varbūt tās Latvijā, Baltijas līmenī, Skandināvijā. Tad līdz ar to tas process tiek investēts daudz. Jautājums ir, kā atkal salīdzināt periodus. Piemēram, Latvijas Finieru gadījumā, ja mēs uzskatītu, ka jaunā transformācija vai jauna ekonomika brīvāka paši varēja noteikti jau meklēt tirgu un sāksies 80. gadu beigās, tad pagājuši drīz būs 40 gadi, tad pirmos 30 gadus investīcija apjoms ir līdzvērtīgs ar tiem beidzamiem varbūt 10 gadiem, pat mazāk periodu. Tās investīciju apjomi, kapitāla uzkrāšana, viņa akumulējās. Un jo tas laiks iet, kā saka, uz priekšu, jo lielāks potenciāls pašai nozarei. Kā tu minēji, tā pievienotā vērtība ir pārvērlusies pār par 2 miljārdu. Liela daļa no tā ir kapitāls, un lielākā daļa no šī kapitāla tiek atpakaļ ieguldīts jaunās tehnoloģijās un jaunās zināšanās. Par šo miljardu, tad, Uldi, bet kā viņš sadalās? Cik no tā ir investīcijas, es nezinu, jaunās pirmapstrādes jaudās, cik no tās ir investīcijas veco pirmapstrādes jaudu, zāģē tevā vienkārši iekārta novecoja, tur vienkārši nopērkām jaunu iekārtu. Bet nav vienkārši tad pieņemt lēmumu par kaut vai pamata iekārtas nomaiņu. Tur nāk klāt jaunas tehnoloģiskās iespējas, jauna varbūt produktivitātes līmeņi.
tātad mazāk roku darbs, galā beigās efektivitāte, produktivitāte aug. Un tāpat tā nauda ir jāatpelna. Tātad, ja tiek ieguldīts, tad arī jānodrošina šie atdevas rādītāji, lai uzturētu, un uzlabotu un attīstītu. Tātad es domāju, ka arī it kā vienkāršā zāģēšanas procesā pēc nosaukuma, tad šīs investīcijas ir ļoti, ļoti komplicētas. Ja, un Latvijā šobrīd ir vienas no modernākām zāģētavām Eiropā. Nu, piemēram, pavisam drīz Latvijā tiks atklāta, renovēta Retenmāja zāģētava tepat Inčukalnā. Nu, tā ir paraugs modernākām no modernākām zāģēšanas procesiem, kāds vispār Eiropā ir vai pasaulē. Nu, produktivitāte, protams, tas ir pats labklājības pamats. Jo, ja mēs paskatāmies, tad tomēr Latvijā ir augstāka nodarbinātība, ja rēķina uz 1000 apsaimniekotiem meža hektāriem nekā Ziemeļvalstīs. Un tas liecina par vēsturiski droši vien zemāku automatizācijas līmeni un faktiski augstākām ražošanas izmaksām un ierobežot konkurētspēju pietiekami lielu algu vidē. Īpaši tāpēc, ka Latvija tomēr ir Eiropas Savienībā un tas savienoto trauku princips ir. Katra šāda investīcija faktiski nozīmē soli uz priekšu tieši produktivitātes celšanā. Un, droši vien, ka tie nākamie soļi arī zāģētavām būtu gan jau kāpšana, jau kādas vēl dziļākas pārstrādes līmenī. Es domāju, tie dziļākas pārstrādes, mēs gribam, lai to visu realizē viens uzņēmums. Tā nenotiek. Tātad, tas ir labi, bet tā ekosistēma ir daudz plašāka. Pieņemsim, mēs redzam, cik Latvijā strauji attīstās moduļu māju ražošana vai mākbūs uzņēmumi. Viņi ir pietiekoši mazi, bet viņi ir pietiekoši ātri, kustīgi un spēj piedāvāt ļoti oriģinālus, dažādus produktus konkrētiem patērētājiem. Un es domāju, ka iekļaujoties kopējā skandināvu, teiksim, šī mājbūvu ražošanas procesos, kas varbūt tās atkal zināšana kaltu pirmajā brīdī, bet tālāk jau strādājot patstāvīgi meklējot varbūt tās jau savas ambīcijas cilvēku grupas un veidojot savus produktus un pakalpojumus pret Eiropas vai pasaules pircējiem, mēs veidojās jaunu uzņēmumu. Tā ir tā lielāka pievienotā vērtība, kad ir klāt dizains, kad ir klāt arhitekti, un kad ir ļoti oriģināli varbūt risinājumi un kaut kas jauns, kas ir izdomāts pirmo reizi. Tas arī notiek Latvijā. Jā, un atgriežoties pie tās bāzes, kas ir, mēs tagad runājam par to koku pārstrādes daļu vairāk, bet arī atgriežoties pie tās bāzes, kas ir mežsaimniecība kā ražojošā nozara, kas nodrošina tā produktu nonākšanu, arī tur ir redzama ļoti izteikta modernizācija. Mums kaut kā cilvēkam jau atmiņa nav pārāk gara, sevišķi, ja viņš nav saistīts ar konkrēto nozari, tas ātri aizmirstās. Tas ļoti ātri ir aizmirsies un pagājis tas, ka galvenais mežstrādes operators bija cilvēks ar motorzāģi. Tagad visi piloti drones pilotē. Tagad visi pilotē vai nu lielāku harvesteru vai mazāku harvesteru, kas ir daudz labāk no cilvēku veselības un teiksim, darba mūža ilguma viedokļi neapšaubām, jo arodu slimība ir mazāk. Un tāda veida problēma mazāk. No otras puses, tas arī ir būtiski kāpinājis ražību. Tātad to, cik daudz tas viens cilvēks var mežā izdarīt. Un arī tajā virzienā, kas ir par dronu pilotēšanu, arī tajā virzienā tā attīstība pēdējos gados Latvijā ir notikusi ārkārtīgi strauji. Tad mēs mācāmies un izmantojam, tīri praktiski izmantojam. Un turklāt arī ne tikai valsts teiksim, mežos, bet arī privātajā mežsaimniecībā ļoti daudz un aktīvi šīs attālās izpētes tehnoloģijas, lai risinātu ikdienas jautājumus, lai to varētu izdarīt ātrāk, efektīvāk, labāk. Iegūt datus, saprast, prognozēt, tā skaitā arī prognozēt riskus. Tepat bija piemēri par izstrādātiem atbalsta rīkiem, arī ko cilvēki var apskatīties, ja ir interesi, kur tā pētniecības rezultāts nonāk, piemēram, tā pati gruntsūdeņu karte, kur ir iespējams tālāk izmantot darbību plānošanā, saprast, kur tur būs vairāk problēmas ar izstrādi, kā mēs to varam darīt. Tieši tāpat prognožu rīks par mizgraužu bojājumu attīstību. Tad mēs varam, saprotot, kas mums ir, izmantojot attālu izpēti, varam saprast, šitie mums ir lielākie riski, šitiem punktiem pievēršam uzmanību.
tas viss attīstās pietiekami strauji, un reizē ar to, protams, arī tā cilvēka saražotā vērtība un reizē to iespēja viņam samaksāt lielāku algu, viņi iet uz priekšu. Tas, ko varbūt tu pieminēji, kad mums ir vidēji to nodarbināto uz 1000 hektāriem ir vairāk nekā Skandināvijā, un tas varbūt drusku no tādas negatīvu piesitienu tā varēja just no tā, kā tu to teici. Jāsaprot, ka arī mūsu... Tas ir polēmikas līdzsvarā. Arī mūsu tie apstākļi ir relatīvi atšķirīgi, ja mēs runājam par iepriekšējā raidījuma sadaļā, mēs runājam par to, kad ir lupatu deķis pa visu Latviju. Arī mums vidējais koku sugu skaits vienā audzē, kur tam harvesteram jāstrādā, ir krietni lielāks nekā Skandināvijas valstīs. Tas nozīmē, ka viņam tīri objektīvi ir jāsataisa vairāk dažādas koku čupiņas, tad viņam uz darbu paiet vairāk laika. Tieši pavisam objektīvi. Tāpat mums ir daudz vairāk meža tipi ar augsnēm, ar zemu nestspēju, kurās arī objektīvi vajag vairāk laika, vajag vairāk darba. Tādi jautājumi, kur tās atšķirības nav sagaidāmas, ka viņas kaut kur pazudīs. Varbūt atsevišķos aspektos mēs arī nemaz nevēlētos, lai viņas pazūd. Mēs gribam, lai ir šis te koku sugu dažādība Latvijas mežos, lai viņi nepaliek mazāk. Mēs gribam uzturēt tās teritorijas, kurās ir regulēts mitruma režīms, lai mēs nodrošinātu augstu produktivitāti. Mēs gribam uzturēt tās teritorijas, kurās varbūt ir paaugstināts mitruma režīms, savukārt, kur ir atsevišķiem citiem bioloģiskās daudzveidības komponentiem labi. Tad to visu to raibumu mēs arī gribam, un mēs nevaram vienmēr salīdzināt viens pret vienu. Ja jau mums te ir, tad Skandināviem tur vajag 1,1 cilvēku, priekš šitā mums vajag 1,2, tas nozīmē, ka mēs esam nelīgi neefektīvāki. Tā gluži negribētos piekrist. Un tāpat arī tajā pavisam sākuma daļā, kas ir saistīta ar meža atjaunošanu, arī tur tehnoloģijas ienāk. Šobrīd tas vēl nav tik aktīvi, bet pietiekami aktīvi. Kaut vai tas pats augsnes sagatavošana pacelās. 80. gados bija tāds primitīvs veids, kā to darīt, pēc tam tas pazuda vispār. Tad bija kaut kāds posms, likās, labi, tur kāds tur eksperimenta kārtā kaut ko tur ar to ekskavatoru tur pārakņāsies. Tagad mēs redzam, ka te jau ir nozīmīgi apjomi, tad mēs spējam daudz efektīvāk tajās vietās, kur tas ir nepieciešams, kur ir šis te paaugstinātais mitruma režīms sagatavot augsni, efektīvāk izaudzēt kokus. Un tas ir lielā mērā pateicoties tai skaitā arī tehnoloģijām, kas ir izstrādātas mūsu pētniecībā Latvijā. Noteikti paskatoties varbūt uz šo te visu no tāda cilvēku faktoru viedokļa. Jāatcerās, ka katra investīcija, kas ir augstākas tehnoloģiskās veiktspējas risinājumos, kur cilvēku fiziskais darbs samazinās, viņa, protams, prasa ne tikai vairāk zināšanu, bet pretī tas savukārt dod ilgāku veselīgo darba mūžu. Kristīna. Jā, jo mūsu rādītāji Latvijā ir slikti, gan veselīgā mūža ilgums mums ir ļoti zemi rādītāji, ja mēs skatāmies kopumā Eiropas Savienībā. Līdz ar to arī, protams, katra tāda investīcija, kas samazina smagu fizisku darbu, piespiedu pozas, tātad jaunas iekārtas nāk ar jauniem risinājumiem, kas arī tātad gan putekļus samazina darba vidē, gan tātad ir daudz drošāks. Tas viennozīmīgi nāk par labu nodarbināto veselībai. Un vēl viena laba lieta, kas nāk līdz ar šīm jaunajām tehnoloģijām, cilvēks, kas nozarē strādā, viņš ir spiests mācīties, un bija viens periods, ka tas viņam darīja pat ļoti labu, ja, jo, piemēram, nāk arī jaunas personāla uzskaitas sistēmas un tā tālāk. Un cilvēks ir spiests caur šo te mācīšanos darba vidē, kur viņam ir jāapgūst zināmas digitālās prasmes. Viņš paliek zinošāks arī pats personīgi, jo būs jau godīgi, tas vidējais vecums nodarbinātajiem ir 40+, ja, un vēl vecāki, un tiem, kas jau bija cilvēki pirmspensijas vecumā, tad, kad tiek uzlikta jauna iekārta, un viņi vairs nav iedomājami bez darbstacijas, ja, tātad bez datora, un cilvēks nevis vienkārši dara kādu manuālu darbu, bet viņš jau ir operators ar jau kaut minimālām tomēr IT zināšanām. Tas viņam palīdz arī personīgā dzīvē,
Jo viņš tad apgūst ātrāk šo ikdienā. Viņš ir spiests tātad tās izvēlēties un attīstīt savas prasmes arī šādā ziņā. No tādiem finanšu rādītāju viedokļu Latvijas kokrūpniecības pārstrādes uzņēmumu absolūti lielākā daļa ir iekļaujušies kopējā Rietuma Eiropas apstrādes rūpniecības, teiksim, avangardā. Mūsu pievienotās vērtības radīšana ir diezgan līdzvērtīga, vai tā ir Zviedrija, vai Latvija, vai Vācija. Un, pieņemsim, plāķu rūpniecībā mēs sev diezgan regulāri salīdzinām ar citiem līdzīgi profilu plāķu uzņēmumiem. Mūsu tā pievienotā vērtība ir vienāda, ko mēs šobrīd saražojam. Jautājums ir drīzāk, kā mēs redzam nākotni un vai mēs uzdrīkstamies jau nākotnes vārdā radīt kaut ko principiāli jaunas tehnoloģijas, vai mēs gribam pārņemt un būt arī tehnoloģiju radītāji. Mēs šobrīd, man liekas, atrodamies šī laika nogriezienī, kad mums ir jāsāk uzņemties atbildību jau par kopā pasaules mēroga tehnoloģijas attīstības jautājumiem. Un tad ir jautājums, cik stabili, kā saka, mūsu prāti, mūsu kolektīvi un mūsu uzņēmumi jūtās šeit Latvijā. Cik labi miedarbība mums ir ar zinātni, cik labi miedarbība mums ir ar mašīnbūvas uzņēmumiem, vai tā ir tikai vietai nacionāli, vai tomēr tā ir pārobeža, un mēs spējam iekļauties arī mašīnbūvas tehnoloģijas attīstības jautājumos, izmantojot to brīdi, kad mēs investējam. Tā kā mēs skatāmies globāli, mēs esam globāla nozara, mēs gribam būt globāla nozara, un mēs gribam iekļauties visās attīstības jautājumos, un ja mēs to izdarīsim, tad viennozīmīgi meža nozara var būt viena no tām nozarēm, kas sabiedrībai vajadzētu raisīt uzticību par to, ka darīt ir labi, strādāt ir labi, attīstīties ir labi, izmantojot šos dabas resursus, ko mums ir daba devusi Latvijā. Un te pašā noslēgumā es gribētu atgriezties pie iepriekšējā raidījuma noslēgumā aizsāktās tēmas, jo radīt kaut ko principiāli jaunu. Un tas, kas varbūt mums ir palicis ļoti vēsturiskā līmenī, un nav daudz attīstības jautājums piedzīvojis. Tā ir šī Uldi tava iepriekšējās raidījuma beigās pieminētā dabas, jeb vides, jeb bioloģiskās daudzveidības aizsardzības sistēma Latvijā. Un caur šo izskan viens no mūsu šīs dienas pēdējiem publiskajiem puspatiesību apgalvojumiem, ka to gan pārsvarā pauž vides organizācija pārstāvi. Tas tāpēc ir diezgan pašsaprotami, ka viņi šādu polēmiku piekopja, bet tomēr mums tas īpaši jau kā meža īpašniekiem diezgan sāpīgi to ir uzklausīt, ka meža īpašnieki Eiropas nozīmes biotopus iznīcina sistemātiski un apzināti. Tā tad, principā, tas nozīmē ko? Viņi pieņem saimnieciskos lēmumus pretrunā ar likumu, vai kā to saprast? Nē, attiecībā uz Eiropas nozīmes biotopiem tas nav diskusija par saimniecisko lēmumu pieņemšanu pretrunā ar likumu. Neviens jau neiet tajā teritorijā iekšā, tāpēc tagad ir pamanījis ir biotopu, un tad tagad zaģēs nost, tāpēc, ka biotops, un tāpēc, ka ļoti gribās kādam ieriept. Jo kā tu citādi ierieps, tu nozaģīšu biotopu. Tad būšu kādam ierieps. Tā būtu tāda ārkārtīgi bērnišķīga pieeja, un nav novērojams, ka tā tas notiktu. Eiropas Savienības biotopiem arī ir pēc kopējās likumdošanas noteikts procents atkarībā no šī biotopu statusa, kādam procentam no kopējās platības valstī ir jābūt strikti aizsargātam, un kādam procentam tad ir kāds ir tās teritorijas, kurās ir pieļaujama saimnieciskā darbība, kas nav tā, ka tas ir kaut kāds iekonservēts, ka tas viss tagad būtu strikti jāaizsargā. Arī šajā te aspektā ir variācijas un ir iespējams šīs darbības. Tas nav kaut kāds tāda situācija, kur mēs absolūti nevarētu strādāt. Cits varbūt, ka ir atsevišķi biotopu veidi, kuriem mums šīs platības formālajā aizsardzībā vēl nav pilnīgi pietiekamā apjomā, un tās teritorijas arī ir identificētas, ir par to atbilstoši MK protokolēmums, par to, kā mēs nonāksim līdz šim rezultātiem. Un te sasienās kopā tās ekonomiskās un tās bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas jautājums. Šobrīd virzībā ir informatīvais ziņojums par platību nodošanu no Latvijas valsts mežiem,
šīs te formālās aizsardzības, jeb Natūra 2000 teritoriju izveidošanai, tajos aspektos, kur mums viņi vēl tā kā pietrūks. Nu, un tie ir ne vairāk, ne mazāk kā 62,000 hektāru meža zemi, tad tā informācija jau ir nodota, lai šo te procesu varētu uzsākt. Un ja mēs tā paskatāmies, atkal, vai tas ir daudz vai maz, es jau te iepriekšējā raidījumā pieminēju tā platība, ja meža platība, teiksim, kas tiek apsaimniekot, kā tas apmēram izskatās no Ogres-Zilajiem kalniem līdz Mangaļsalai un no Olainas līdz Garkalnei, tad tā ir tā teritorija. Atkal tie ir apmēram 62,000 hektāru. Un, ja mēs skatāmies no ieņēmumu viedokļa, tie ir apmēram 500 miljards ieņēmumos, kas tagad tiks deponēts vai tiks nodots šīs te biotopu aizsardzības, papildus biotopu aizsardzības nodrošināšanas nepieciešamībai. Tā kā Latvijas meža īpašnieki kopumā jau ir pietiekami daudz iegulda dabas aizsardzībā. Nu, ja mēs skatāmies sākot kaut vai no tādām mazām lietām, piemēram, tie paši ekoloģiskie koki, liekas, tagad te ir mežstrādes platība, pa vidu tur kaut kā daži tie koki paliek. Kas tad tas tur ir? Daži koki tur palika. Bet patiesībā, ja mēs paskaitām kopā pa pēdējiem 15 gadiem, tie ir apmēram 11,7 miljonu kubikmetru, kas ir palikuši šajās te platībās. Tie ir 250 līdz 350 miljonu eiro tīrie ieņēmumi īpašniekam atkarībā no tā, kuru koksnes tirgus brīžu to punktu jūs gribētu paņemt. Miljoni, kurus ir samaksājis meža īpašnieks. Ko meža īpašnieks ir investējis, pēc būtības meža īpašnieks ir samaksājis par vides aizsardzības pasākumu. Jā. Lūk, tā kā meža īpašnieks ir tas, kurš rūpējās arī par šo te vides aizsardzības funkciju, gan tādā lielā, platību mērogā, gan arī tajā mazajā mērogā, tad konkrētu pasākumu veikšanā konkrētās teritorijās. Es domāju, ka lielākā daļa īpašnieku arī izprot meža likumu, kad mums ir jārūpējās par bioloģisko daudzveidību, un ja mēs godīgi sakot spējam saimnieciskos mežos ieraudzīt šo bioloģisko daudzveidību, tad tas ir jābūt pateicībai par to labo darbu iepriekšējā periodā. Un droši vien, kad arī tieši tāpat dabas draugiem un vidas aizsardzības speciālistiem vajadzētu pāriet no kvantitātes jautājumu uz kvalitātes jautājumu un savstarpējo līgumisko attiecību ar meža īpašnieku. Un meža īpašnieks droši vien piedāvāt un būtu pareizi tikai izvēlēties tos labākos biotopus. Ja jau mums ir lielā daļā ir, un mēs varam radīt vēl vairāk, tad nevis visu nolikt malā un deponēt beigās uztaisot vienu lielu nacionālo parku Latviju, bet izvēlēties to labāko, droši vien pret tām redzējumiem, kā veidojās arī Eiropas Savienības līmenī, kad ir dabas aizsardzība tiek realizēta 30% teritorijas, ne tikai mežu, tas ir arī ūdeņi, pļavas, puri un daudz citas zemes kategorijas, un tā skaitā 10% stingri ierobežot, kur nenotiek saimnieciskā darbība. Tātad mums tam diskusijām būtu jābūt par vieniem šiem 30% teritorijas, un varbūt tāda diskusija caur šo labvēlīgo prizmu un uzticību par šiem 20%, bet par 70% mums būtu jābūt skaidram mandātam, tur mēs drīkstam strādāt efektīvi un meklēt varbūt citas robežas, ko mēs drīkstam vai nedrīkstam darīt, skatoties no ilgspējas viedokļa un no auglības saglabāšanas viedokļa. Jo, protams, auglīgai zemē pamat jautājums ir nevis kāds koks tur izaugs, bet tieši kā saglabāt šo auglību, lai zeme būtu arī nākošām paudzēm šī auglīgā zeme, un lai mēs spētu izaudzēt varbūt šo mežu vai arī izmantot zemi lauksaimniecībā, lai nodrošinātu cilvēks pastāvēšanu. Kam būtu jādara tas, lai tas tā mainītos? Kam šis mandāts ir jādod? Zemkopības ministrija tādu var iedot. Mandāts, protams, ir
varētu teikt mums visiem kopumā. Bet, sabiedrības vienošanās. Referendums. Es nezinu, tas ir demokrātiskais modelis, kā panākt vienošanos. Bet, protams, ka likumdošana, jeb normatīva izmaiņas ir dinamisks process, kurā vai tā ir zemkopības ministrija vai Viedās administrācijas ministrija sagatavo atbilstoši priekšlikumus, kā mēs varētu virzīties šajā jautājumā. Un arī tas arī notiek gan attiecībā uz konkrētiem veidiem, kā mēs varam varbūt fokusēt šo te bioloģiskās daudzveidības kāpināšanu vai kvalitatīvu uzlabošanu tajās teritorijās, kuras ir aizsargātas, gan arī uz to, kā mēs varam panākt dinamiku visā šajā te bioloģiskās daudzveidības aizsardzības uzturēšanā kopumā. Tā kā jā, tas ir dinamisks process no normatīvās vidas viedokļa saspēlē starp šīm galvenokārt starp šīm ministrijām. Bet vienlaikus es gribētu varbūt atgriežoties pavisam nedaudz pie tās iepriekšējās tēmas, uzsvērt, kad meža īpašnieks lai arī ir gatavs ieguldīt, tad ir jāsaprot, ka tas ir līdz kaut kādai pakāpei. Un tajā brīdī, kad teiksim, tā valsts uzliktais aprobežojums jau ir vienlīdzīgs vai līdzvērtīgs ar de facto īpašumu atsavināšanu, tajā brīdī arī valstī ir jānodrošina atbilstoši kompensējošais mehānisms. Ir jānodrošina kompensācijas. Un arī pie tā, arī šajā virzienā tas darbs ir bijis pietiekami ilgs, un mēs ceram, ka izdosies panākt to rezultātu, kad arī šāds tas stāvoklis ir. Un par tām papildus lietām, ko meža īpašnieks ir gatavs darīt un ir ieinteresēts varbūt pat darīt, arī tur būtu jābūt veidam, kā īpašnieks tiek atalgots ne tikai morāli, bet varbūt arī materiāli. Jā. Šodien mums šeit bija ļoti reprezentatīva sociālā dialoga partneru pārstāvju diskusija. Un noteikti, ka dabas aizsardzības paradigmu maiņa un vispār mežsaimnieciskās varbūt uztveres izmaiņas Latvijā nav iespējams izdiskutēt visā sabiedrībā kopumā, lai kā mēs to gribētu. Ātri. Bet vismaz sociālo partneru vidū šīs diskusijas ir vajadzīgas, un viņas tomēr pārstāv pamatā visas ieinteresētās puses. Kristīna, kā tu redzi šobrīd šajā līmeņa diskusijā līdzšinējo arotbiedrības iesaisti? Vai darba ņēmējos, tajos, kas patiesībā izdara šo darbu gan tajā mežā, gan tajā uzņēmumā, ieklausās? Es teiktu, ka man gribētos lielāku iesaisti tieši, lai sadzird to cilvēku, kurš strādā nozarē un novērtē viņa ieguldīto darbu un viņa pienesumu tautsēmniecībā. Un lai visās šīs diskusijās par visām tām normām, kurām mēs grasamies atbilst, mēs nepazaudējam cilvēku un viņa vajadzības. Jo galu galā valsts kā veidojums un visas šīs vienošanās, kas pastāv, primāri itin kā ir domāts cilvēku vajadzībām, bet dažbrīd šīs diskusijās man ir tāda sajūta, ka mēs to cilvēku esam aizmirsuši. Paldies jums, skatītāji! Paldies studijas dalībniekiem! Un varbūt pašā noslēgumā es tomēr gribētu atgādināt mūsu visu, vismaz meža nozares organizāciju vienoto saukli vai devīzi. Mēs veidojam sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju. Un ar mēs ļoti gribētos teikt, ka šajā sauklī būtu jāsaprot sevi katram Latvijas iedzīvotājam, neatkarīgi no tā, kādā nozarē vai kādā profesijā viņš strādā vai kuru interešu grupu pārstāv, jo Latvija mums ir viena. Un tad, ja mēs katrs ar to saprotot sevi tā domāsim un tā rīkosimies un redzēsim to kopainu Latvijas mērogā, nevis tikai kādas šauras interešu grupas mērogā, tad ļoti iespējams, ka mūsu valsts būs labākā valsts pasaulē. Paldies vēlreiz un uz redzēšanos!